ārā. Es atskurojies? Pļuk, pļuk. Haidī. Ko lai viņi? Nevar nemaz iespiest tik bies. Pagaršoja un izspļāva. Tās piparotās desiņas ir. Zemene. Te vēl ir dīpiņš. Krīlam. Kur man palika tās zivs? Uzreiz ir cits aromāts. Tīģerieks. Vakar taisot stikus palika pāri. Un te man ir vēl nesamaltais tīģerieks, plus izlasīju lielos, jau uz āķa uzlikt kaut ko tādu te. Tas viss tīģerieks, tas bija no pagājušā gada, kas tika tajā vakuma aparātā salikts un saldētavā ielikts. Normāli, nesaskābis nekas. Svaigs rieksts. Jā, būs riktīgs draņķis sanāks. Kaut briesmeklis. Un sīrupiņu arī neielēja. Labi, nākošajā metienā. Vai pa daudz salaizīt. Kūst ārā. Arī tas rieksts vēl bija slapšs. Nē, kaut kas baigi maziņais tur. Kaut kāds plicis laikam būs. Jā, haidī. Pirmā zivs galīgi ne tā, ko gaidīja. Tas kāds viņai dubulto virsū. Tur kaut kas iekošļājas. Izpurgāja man tikai to stiku. Bet to tāpat nebija jāpārmet? Es tā kā viņu pārmetu tikko, jā. Nu labi, neko. Metīs vēl vienreiz un gaidām to karpu. Vakar mājās pastrādāju. Lai šodien tā kā laika iekonomētu no rīta. Sataisīt 4 veidu. Tā te stikus. Uztaisīju sausos viņus. Un tad tagad tur tos sīrupiņus uzlēju pa virs. Reāli šodien vissliktākais rezultāts, jo visi jau ir savilkuši karpas. Pēdējais, kas nebija vēl izvilcis, tagad arī tikko izvilka vienu karpu, un tā kā mēs esam vienīgie ar plici. Tagad testēsim visādas smaržīgās, garšīgās, smirdīgās tur krāsu un ar dīpiņiem, bez dīpiņiem, ar krilu. Tāds te dīpiņš priekš PVA. Tad sacukurojies skopeks, kuru nevar dabūt ārā no pudelītes un pēc tam nevar tajā stikā dabūt iekšā. Jā, viņš reku saulē bišķi šķidrāks palika. Paskat. Nu jā, viņš ir daudz maz. Pirms tam bija vispār viena liela želēja. Tā iemetu no sākuma vienam kātam arī PVA maisiņu, bet
Tā kā pirmā cope man tie metieni ir galīgi švaki salīdzinot ar pagājušo gadu, un tad to PVA maisiņu nemetīs iekšā. Noņēma nost, uzlika galā stiku. Sintī ar tur eksperimentē, tur ar tām metodu feederu barībām un esamām. Kaut kas viens uzsita, nosita tur šokolādes. Tas tāds vafterīts bija. Jā. Uz mazo vafterītu, un tas arī viss. Uzlika vēl vienreiz, un klusums nekas nav. Ir rīktīgie karpu ratiņi. Nevis tie maziņie, kas mums bija pagājušo gadu, bet nu tādi. Tagad ir apkrāmēts viņš. Galīgi nebija plānots tādus pirkt, bet pazīstamais pa lēto piedāvāja, un tad paņēma. Tad, principā, visas mantas, kas bija, man visu salādēja virsū uz tiem ratiem, ne? Jā. Tā kā viens pats es atvilku priekš 2 cilvēkiem makšķeres un krēslus un visu ar tiem ratiem. Tikai viens solis, cik tur pie rokas vajadzēja paņemt. Jā, sakrāmēt var diezgan virsū. Šitādas pirmo reizi arī provēsim. Uzliktas ir banāns ar pinaplu pop-ups. Kā jau smaržo baigi labi. Tā, iespēdīs kaņepīti mazliet. Spiežos vai nespiežos? Uzliksim lielo bombongu virsū. Tā ir tīģerieksts un uzlikšu tīģerieksta fluo pop-upiņu pusīti virsū. Nu, tāds te baigais skaistums. Nu ko, gaidam to pirmo karpu. Sintī aizsūtīja izlūkos. Visu laikainā stūrītī lēkā zivis jau no paša rīta. Sintī aizies tur pāris metienus uztaisīs. Paskatīsies, vai var dabūt kaut ko. Sintī kaut ko izvilkusi. Ko tur izvilki? Kaut ko vajadzēja. Un apkošļāts. Kāds gribēs viņu ēst ļoti. Izskatās, ka Sintī dabūjusi kaut ko ir. Es jau domāju, to karpa ir. Nu, atķer nost. Labrīt visiem! Labrīt! Esam tikuši līdz karpām. Esam atbraukuši uz Zivtiņām, uz iepriekšējā gada vietu. Kaut gan šī mums nav pirmā karpa copa šogad. Mēs jau vienreiz bijām, kā teikt, karpu atklāšana. Kaut gan gāja mums nevisai spīdoši. Esam pāris nedēļas pagājušas ir. Un esam atpakaļ. Vēl vienreiz karpās. Tagad tikko visus kādus mēs sametām. Startā stikus uzlika virsū. Tie bija palikuši no pagājušās reizes. Un šoreiz mēs ar spombu iebarosim. Nu ko, kas mums te ir? Sēklas, tīģerieksts. Vēl gan vairāk droši vien smalcināšana. Un kukurūza. Jā, un kukurūza. Tas viss ir nostāvējis garu ziemu saldētavā.
Tad nu tagad taisīs vaļā un apskatīsies, kas mums tur ir no tā visa. Tāds te sēkla mikslis. Visādi, kas tik tur nav, graudi un kaņepīte un visādi labumi. Tas ir no Renmarbaits bunžā, kas tirgojās. Šita kukurūza arī ir Renmarbaits un tīģerieksts arī. Visu šito te, kas tur paskatās. Es jau varu iedomāties, kā tur tās karpas tagad ņems un šito te labumu grauzīs iekšā. Un lielā kukurūza. Jā. Gan arī kā konservētā smaržā. Tāda te liela graudi. Tur gan ir vēl kaut kas, es nezinu, kas tās pa miziņām, laikam kaut kāda smalcināta kukurūza klāt. To arī visu iekšā. Nu, un mazliet no karpdei pieliks pelešu miks. Mazās, vidējās, lielās, vairāk veidi. Un tad visam pa virsu būs grieztās kukurūzas boilas. Masīva baita. Jā, tās būs īstās. Es domāju, šodien nekāds tāds vaigos tur saldos sīrups īsti neliks klāt. Tāds tur tos tīģeriekstus un kas mums tad ir tie būsteri visādi, tur tās limonādes. Tās pieliks vienkārši pliku CSL sīrupiņu iemaisīs, lai tie vairāk, lai tie graudi dod tur savu smaržu. Vairāki te ir ar zemeni, te ir pliks CSL un vēl man bija tur šitāds te saldā kukurūza, bet tā man kaut kā īsti. Viņš ir tāds riktīgi, tāds tā kā brāga tāda kārtība. Nu tāds riktīgais tāds. Stiprs, vajag stiprs. Nu, varbūt karpām patīk tāds. Jo nezinu, kā viņš ūdenī. Varbūt kaut kas tur bišķi savādāks ir, bet pēc tās pašas smaržas liekas, ka pilnīgi nekāda atšķirība nav starp parasto. Un tad liksim klāt vienkārši parasto CSL. Ja tāds te jau izskatās. Nav laikam. Nē, kaut kas baigi maziņš. Jā, Breksis. Breksis paņēma. Nu, tāds te. Iet. Jā, es domāju, nemaz vairāk to sīrupu nevajag. Jā, es lai viss dabūn, visas daļiņas to sīrupu. Un tagad jāmēģina iebarot, jo ir tā pati problēma joprojām, kas pagājušo gadu, kad es te sezonas beigās nopirku to spodakātu un uztinu peldošo auklu virsū. Peldošo. Negrumstošo no trakera. Laikam trakera bija viņš un visu laiku meta cilpas tā aukla. Tad vakar es viņu to spoli izmērcēju, visu auklu pārtinu. Tagad ir vēl trakāk. Vēl sliktāk kā bija. Tikko sintī. Te gan arī visu iztinām. Pāri dīķim. Iztina auklu un satina vēl vienreiz iekšā. Mazliet tā kā labāk ir. Visu laiku veidojās tāds nesmukums. Liekas, ka tā spola līdz galam neuztina te.
pāris milimetrus, un tad tā aukla visu laiku tur tā kā sakrīt iekšā, un tam metienā tās cilpas metās. Jā, citām spolēm nāk te apakšā gredzentiņi. Tādi, ka tu vari tur augstāk, zemāk viņu tā kā noregulēt. Te līdzi nav, tur jau visi gredzeni ir noņemti, viņš tā kā jau ir zemākajā pozīcijā. Un tikko te pliku svinu izmetu, nu tur tāds, tā kā vienā brīdī gribēja mesties, bet it kā izlidoja. Tagad likšu spombu virsū un mēģinās skatīsies, kas tur sanāks. Nu jau gribēju tāpatās mesties cilpas, bija pāris reizīts tāds, nu tā kā jau aizķērās. Nu jā, nākošā reize būs viss atkal. Viņš pa vieglu uztinās, redzi? Šitas te būs atkal tūlīt. Jā, uz atkal cilpa. Es nezinu, ko te šodien lai izdomā ar viņu. Dzirdēji, jā, tāds cik. Jā, viņš varēja dzirdēt caur riņķiem gāja. Nu jau gan bija cilpa. Pilnīgi izgāja caur riņķiem. Re, kur ir veseli divi šitādi te. Un riktīgi skaistumi, ne? Līdz ar to šitāds nevar aizmest arī te tik tur, kur vajag. Jā, viņš diezgan nobremzēts šitas te rasnais kunkuls, kad iet caur riņķiem. To varēja uzreiz pamanīt. Līdz ar to nevar iebarot tās karpas. Te visu laiku šitādi te brīnumi notiek. Atkal uzmetās reka. Paskat, kas, nu, vienkārši kā lai te iebaro, jo šitā te notiek. Nu, tāds te. Maza lāsīte. Karpa. Karpa. Kur ir tā karpa? Ūdenī. Vēl nav. Tu jau man barības nenopirki. Nav viltus trauksme. Kaut ko pabakstīja un viss. Ir. Karpa? Gribās domāt, ka jā. Nu, tad beidzot būsim sagaidījuši pirmo karpu. Pulkstens 9 ir, tūlīt būs 9. Vēl 3 stundas mēs te copējam. Pagaidām tikai viens breksīts bija. Viņa iet zālēs. Neļauj iet tur. Viņi uzreiz pie krasta iet vai uz vienu vai uz otru pusi. Pagadies. Tu redzēji? Nē. Neredzēju. Smuka. Jā. Ir. Pirmā šī gada karpiņa. Tā, uzlej ūdeni. Nokritīs. Nevar noturēt tā. Šitā jau izskatās, ka brauks uz mājām. Mēs jau vedīsim mājās šodien kaut ko, ne? Jā.
Tad maziņa. Likās lielāk vienam brīdī, ka viņi ieskrēja tajās Jā, zālēs. kaut kas tāds. Bišķi ir kāds kilo 300. Yes! Super! Mana pirmā! Kur mana pirmā? Tev. Ir! Tas nav breksis. Maziņa. Jā, un tas viņu izvilkšu ārā. Atpakaļ. Hop. Nav liela, bet vajag pretojās. Vai ies uz manu pusi? Nē, es viņu te izvilkšu, gaidi. Hop. Šitā bišķi lielāk laikam, ne? Jā. Nu, šitādi. Šitā jau arī brauks mājās. Beidzot, pirmā šī gada karpa. Nav nekas mežonīgi iespaidīgs, bet beidzot pirmā zivtiņa ir izvilkta. Viss, man arī ir. Beidzot, man arī ir. Nu, man paņēma to Tiger Net Lafter. Tā, nu ar to spolu vispār te viss slikti bija. Noņēma nost, jo reāli viņš netina auku līdz pašai augšai, tāpēc visu laiku tur tajā augšā metās cilpas vienu uz otru. Tur mājās jāpaskatās, kā to kaseti dabūt bišķīt zemāk, lai viņš to auklu tina pilnā apmērā. Un bija vecais tas te uzticamais spoda kāds. Tam man stāvēja virsū tā te mazā spolīte. Es ar viņu dīperu tagad te mētāju. Tas man tāds dīpera kāds. Un tad tai noņēma nost. Tad tā aukla ir bišķīt rasnāka. Un Sintī tūlīt iemetīs. Es tad pa virsu uzkabrošu bišķīt. Tā skaidrs, kur šitik tālu. Nu, nopietni, kas pie vēlna. Nu, tagad gan jābūt. Tur tūlīt atnāks visas dīķa karpas un paņems. Nu, sevis nevar ar viņu iekabrot. Tik tālu ar viņu. Nezinu, vismaz es nevaru ar šito aizmest. Viņa man pēc ziemas ir bišķīt līka vēl. Var redzēt? Var. Īsti nevar saprast. Man kaut kas bija garažā uzkrāmēts virsū laikam, un viņa tāda mazliet līka palikusi. Plus vēl pele iekodusies. Nograusts gals. Labi, ka vēl te nevis kādam kātam. Viss, gaidām zivi. Gaidām zivi. Uztaisīsim varošanai bišķi lielāku porciju, tā lai pietiek vēl 2 reizēm. Es domāju, tomēr vēl 2 reizītes tagad iebarošu. Un tad pēc pusdienas laika, pēcpusdienas pusi. Tā. Pieliks tīros riekstuņus klāt. Sajaukšu arī kopā ar to, kas jau man ir uztaisīts, jo tur ir viss tā sēklas un kukurūza, un man vairāk nav
līdzi tā kukurūza, vienkārši, lai trešajā reizē arī būtu kaut kas no tiem labumiem. No boilām pieliks klāt tādi aizgāja lietu uz sargs. Caur nātrēm. Kā lai viņi tagad, kurš ies pakaļ? Nevarēs ar kātu izmakarēt. Un ko tad es jau nonācu lejā? Hop. Tak. Paņem pretī, beigas stāvēs tevi. Kā man viņš tā aizgāja, nemaz vēriņa nebija. Viņš man kaut kur aizpeldēja. Tagad nākošais viņš jau visu krēslu man aizies. Ieliksim tikai kukurūzu klāt, tās kukurūzas boilas, bet arī citas garšiņas. Tīģerieksts un mulberry plum. Un te ir cita bunģiņa iebērta, bet tas bija no dinamīta laikam. Mulberry plum pirmo reizi tāds boilas paņēma paprovēt. Tā jau smaržo kapitāli. Pēc tāds maziņas, it kā 16 milimetri. Nu, tāds maziņš vai 15 milimetri, cik viņš tur ir. Jau pat principā var negriezt. Es viņus sagriežu tāpēc, ka tad vairāk tā smarža viņam izplatās. Jā, ka jau pirmais jau ir klāt. Lapsenis. Vēl bišķīt šīs te peletes. Vajag tādas te viņas izskatās. Tāds kaut riktīgi zivīgs. Tā kā tās kaķu barības vai kas viņas pēc. Pēc tunča. Nu, to pašu. Tas jau man te ir apkaltis, izkaltis. Varbūt pat, ja mazāk pabūt, tad arī 3 reizēm var sanākt. Nu, tagad saskrēja, tad tās lapseņi saskrēja. Nu, te viss, nevien čik, nekādi šitie te nebija. Ne mezglu, nekā. Vienīgi jūt, ka tomēr bišķīt grūtāk tā kā iemest ar šito spolīti ir. Viņa ir mazāka un tad tā aukla ir diezgan resna. Es to auklu pirku priekš dīpera mētāšanas, lai tā tiešām, tas dīpers nenotrūkst. Tomēr nav nekāds lētais. Tāpēc te ir tā diezgan resna, pītā 0,30 ar kaut ko. Baigi daudz jātina šito mazo spolīti. Nomainīšu to vienu. Pirms tam man stāvēja eku banāns ar pinaplu. Vienīgais, kas viņu paņēma breksis. Uzliks to pašu šimano, tikai zemeni. Arī pop-ups 15 milimetri. Un paskat, cik smuki pelda. Tāpat arī tas pinapls peldē. Skaisti. Kāpēc negrib ņemt? Labi, paprovēs zemeni, tad redzēs. Tur bija riktīgi zvaniņš, cilājās augšā lejā. Ir? Karpa? Ir, es tur nepasteigam līdz galam. Aizgāja? Jā. Tā bija smuka. Nu neko. Lādē un met vēl vienreiz iekšā. Tā.
Trešo kātu arī nomainīšu. Esmu, un tur bija tīģerieksta lafters, es uzlikšu 20 mm boilu kopā ar šito te fluo pop-upiņu riekstu. Jopā! Nu, tāds te bumbulis. Kos purovien bija zvaniņš, caur riņķiem izgāja tur līdz pašam galam. Ārprāt. Zintī bija aizgājis pastaigāties un... Atkal aizgāja! Ai, bet nu tur bija riktīgs. Riktīgs ņēmien. Galvenais, ka pirms brītiņa ar kaķeni tur iebambījām. Tās zemeņu boiliņas. Salēd paukšu veselu sauju. Varbūt tieši, ka tas tagad nostrādāja, ka viņas atnāk uz tam zemeņu boiliņām. Kas notika? Pavilku un izspļāva. Bet ir galā. Vienkārši nenāca. Pavilka un apstājās. Ir. Un kurš viņi tā pārdomāja. Izdomāja skriet un pēkšņi uzreiz apstājās. Jā. Bet nu nav tik liela. Zemeni paņēma. Jā, tā nu riktīgi plēsoņi. Riktīgi. Tik traka zivs, man liekas, pa visu pagājušo gadu nav bijis. Vai grašno, ne? Netaisās nāstot vēl. Zinu. Līga jau tā teica, ka ir iznāstoši. Visas jau viņas tāpat vienā laikā nenāsto. 250 nost. 3,6. Šitā laidīsim vaļā. Mēs uz mājām vadām, nu tāds, 2,5 tas ir maksimums. Šitā dosies atpakaļ. Tagad viņa ir piekusus izkālusies te krastā. Pār. Pa tukšā. Bet sapīta bija. Nu, iemet vēl vienreiz šitā, ja viņš šitā tagad ņēma te pāris reizes pēc kārtas. Tā, ka viņu vairāk neņems, tad uzliks to zemeņu. Baigi neforsē, bet ar kātiņu pavelc. Ja viņa nenāk krastā, tad pieturi. Tad bija smuka copīte. Man liekas, ka viņi šodien grib riktīgi zemeni, jo kā ielaidām ar kaķeni tur zemeņu bojelis, tā paskaties, kurā cope jau. Trešā cope. Labi, divas aizgāja tur pusceļā, bet vismaz copes sākās. Un man arī zivs uz zemeņu pop-upu paņēma. Fīderīti. Laba izskatās, ja? Jā. Tā nav tā kilo 300, ne? Nu, tālu vēl. Tāpat? Tik tālu nemaz neaizmeti, cik tu velc. Nemaz tik... Viņi bija daudz niknāk nekā. Likās, ka tu tur velc tā lielāku nekā es izvilku. Nu, padomā, fīderīt jau. Kāds britīgs bēbis. Nu, rādi. Kāds bēbis mazais.
Tā jau tāda, tā kā tev pirmā iznāca. Mm. Tāds deguns, tā kā bokserim. Nu, Sintie šodien visas copes ir uz šitā te dumbelis. Sweet corns un zemene. Saldā kukurūza ar zemeni. Tāda tā kā maza končiņa. Smaržo pēc končiņām arī tāds te divkrāsains. Nu, kāpēc apstājās? Nebūs laikam. Nē, kaut kas baigi maziņš. Vislielākā boila un vismazākā zivs. Nu jā, ja viņam šitā drīkli ir, paskat. Nu, tāds te. Skaistuls. Hopā. Aizgāja. Tā, mālens ar šogad ir. Tev jau bija pagājušo reizi, ne? Nu jā, viens ālens tev bija pagājušo reizi, un ruduļi tev bija. Ev copē. Labi, kas arī derēs? Tā tukša. Tukšā? Tikko saspomboja tur. Vēl pēdējo spombiņu gribēja ielaist un zemeni čamdīja. Kāds čamdīja zemeni. Labi, šito nolikšu. Nu, vēl tur uz pēcpusdienu tur sanāk kaut ko mazliet ielaist, ja vajadzēs. Pieliku vēl klāt to no rīta, ko es rādīju CSL zemeņu. Nu, viņam tā zemene tur tāda ļoti minimāli, bet, nu, varbūt kaut kas dod. Ja jau viņam šodien tās zemeņu aromāts vairāk, tad varbūt tas kaut kā piesaistīs vēl labāk. Tā, visu un tagad iepiģināsim višķīt to te zemenīti tavā kaķen iekšā. Ir kabatas? Nezinu. Trīs ir te un 3 ir ūdenī. Ļoti labi. Zemeni paņēma atkal. Galīgi visu ceļu viņi tur vispār neko, pusceļa pretī atnāca. Viņi ieraudzīja, kas viņi ķer. Un tagad viņi... Šitā jau, tas droši vien viņām pēc tā nārsta. Jā. Visi pa tām zālēm ņemoties, visas ir saplēstas. Jo viņas jau te traki ņēmās pa zālēm, vēl joprojām tur ņemās. Mazliet virs 2,5, pie 2,600. Šito Gins paņemšot. Gins pats karpas neķer. Nepatīkot laikam, nezinu. Tā viņš ņems šito uz mājām, pasūtīja.
Neko vairāk jau gan nevienu nepaturēs, pat ja maziņā būs. Mums pašiem pietiek un viss. Tagad tikai uz atlaišanu. Kārtēju reizi zemenīti paņēma. Principā man viss cops ir tikai uz vienu kātu. Nu, vidējais tas es nezinu, vispār es viņu var nemaz nelikt, man viņš nekad neņem. Man liekas, no visām copēm, cik es esmu bijis, te pāris reizes tās pasas tukšās. Nav karpa. Pēc. Tev ir smuks breksītis. Ko es viņu darīšu tagad? Zinu. Jā, smuks breksīts. Ņem savu Tu viņu breksīti. izvilk no āķi. Laikam kaut kas negais nāk. Mums jau jāvaktē, lai nedabūtu jātaisās ātrāk projām. It kā jau solīju uz vakaru pusi kaut ko. Kā te nocepinās, pazies, kāds mums te zeķītis. Normāli iesaļojas. Un ko mēs fiksi laižamies projām? Mums tā copa baigi ātri beidzās. Tas, kas tur nāk virsū. Baigi ātri nāk, riktīgi pērkona negaisa. Jau tur duciņu un zibeņo un fiksi. Tagad sakrāsmēsim mašīnu un tad atrādīsim tās zivis, ko mēs uz mājām ņemsim. Nu, tāda mums tāda copa. Bija vēl stundiņu paredzēts pasēdēt, bet šī tik rekorda ātri laikam mēs nekad nebūsim novākušies. Kaut kā negribās par riktīgi tādu negaisu mantas vākt vēl. Tev te pusi ar rokām aiznes. Kamēr Sintī tur jauc ārā visu, tikmēr es tur nemaz uz ķerras nekrāmēju. Lielās makšķera kāds viss somas aiznes ar rokām. Nu, tu var iebāzt iekšā parādīt. Reku. Nu, tādi sutoņi tagad ir vēl pirms tā negaisa. Vispār riktīgi tāds bezgaisa. Paskatās, kas tur tūlīt būs. Riktīgais gāziens. Nu, zivis redzējāt, ja, kur 7 kg ir. 4 zivis, 7 kg tie brauks uz mājām. Ar to arī mēs copi beidzam. Karpa sezona ir beidzot atklāta ar karpām, nevis kā iepriekš, bez karpām. Čau visiem! Tā. Neasakas. Cik pagāja? 3 minūtes. Viņš jau tūlīt jau būs pilnībā savs. Un tāds karstums te šodien ir.